Džeks sūdzējās, ka bišķi augsts esot. Uzsildīsim vīriem telpu. Dārā paliek augsti, jāsāk sildīties. Storēn klāstā varam piedāvāt visdažādākos sildītājus, sākot ar elektriskajiem dīzeļiem, gāzēm. Ir mazāk elektriskie uz 220, 3 kW, dīzelīši 10 kW, lielāki 30 kW dīzeļu sildītāji, gāzes sildītāji sākot no 30, beidzot līdz 70 kW. Šie arī mums ir 15 kW, ir arī infrasarkanie sildītāji, ar kuriem var sildīt visdažādākās virsmas. Nedaudz lielāks sildītāji tautā saucamās saulītes. Principā darbojas kā infrasarkanais sildītājs, dod ārā nenormālāko karstumu. Lielākiem apjomiem, lai uzsildītu telpas, nepieciešams šāds. 70 ir arī 40 kW priekšrocība. Skursteņs ārā, elastīgā caurule 7 metri, savienojam kopā kaut vai 170 metri. Ja telpā ir mitrums, izmantojam mitruma separātoru. Telpā jābūt vismaz 9 grādiem, sākot no 150, beidzot līdz 1000 kubiem. Lielākām telpām, protams, tad mums iet lielie airbusi, 90 kW līdz 167. Klāt vienojās degvielas cisterna, lai nav jālaistās visu laiku ar kanniņām. Skurstenīts augšā arī attiecīgi sildītājs stāv ārpus telpas. Iekšā nāk elastīgās caurules un dod silto gaisu. Lai aprēķinātu, cik kilovatu liela jauda jums ir nepieciešama, droši varat zvanīt Storēn pārstāvjiem, mēs jums izreikināsim. Ja jums ir dilēma, kādu sildītāju izmantot, elektriskais sildītājs, protams, tas ir visvienkāršākais, pieslēdzam pie rozetes, griežās iekšā ventilators, attiecīgi 3,3 kW jaudu viņš mums dod ārā. No viņa nav atgāzes, no viņa nav kondensāta un tā tālāk. Savukārt dīzeļu sildītājs, jā, viņam ir lielāka siltuma atdeve, bet viņam ir atgāzes. Iekštelpās droši vien baigi izmantot viņu nevajadzētu, ideāli viņas ir izmantot ārā. Gāzes sildītāji mums ir arī viens neliels mīnusiņš. No gāzes sildītājiem rodas vislielākais kondensāts, kā ne no dīzeļa vai ne no sildītājiem elektriskajiem. Attiecīgi, tāpēc gāzes sildītāji arī ir jāizvērtē. Ja mēs ņemam mitruma separātoru, labāk paņemt 1-2 sliekus, lai to mitrumu ātrāk dabūtu ārā. Infrasarkanos sildītājus vislabāk ir izmantot kādai no plaknēm, lai to uzsildītu, jo liels rādījus sildīšanai viņam nav, bet diezgan liela siltuma atdeve viņam tomēr ir. Tāpēc pieņemsim, ja jūs mājās taisat iekšdarbs, kaut ko tam līdzīgi, ir nenormāli liels mitrums, paņemam mitruma separātoru, infrasarkano sildītāju nedaudz tuvāk sienai, attiecīgi notiek ātrāk žūšana. Ir off, on. Septiņi metri. Nāk iekšā. Hops. Šeit, protams, aiztaisam ciet. Un te mums nāk silts gaisiņš. Paprovē. Caur kameru siltumu jūt? Ja jūt, tad ir patīkams siltums.